Realitātes šovā Okartes skatuve 12 jauni mūziķi turpina cīņu par galveno lomu mūziklā. Konkurence dalībnieku vidū pieaug ar katru nedēļu, un tas jūtams gan uz skatuves, gan šova sadzīvē. Ik viens no dalībniekiem sapņo par uzvaru un cer uz draugu, tuvinieku un fanu atbalstu. Es vēlētos spēlēt cilvēku nesprastu cilvēku, jo man liekas, nav jēga tur spēlēt labu vai ļauno to var jebkurš, bet kaut ko tādu atšķirīgu. Patiesībā man ir tādas divas sapņu lomas. Un viens ir tāds, būt tiešām tāds jokpēters, un otra loma, pretējā loma, ko es arī iepriekš esmu spēlējis, kas man ļoti patīk, ir tāda traģiskā loma. It kā sliktais, skarbais, ļaunais tēls, bet var just, ka viņš tomēr kaut kur dziļi sirdī sevi iekšā ir vēl labs, un arī viņam ir jūtas, un arī viņš spēj mīlēt un grib mīlēt. Ja man būtu iespēja mūziklā spēlēt kādu no Okartes skatuves dalībniekiem, es domāju, ka tas viennozīmīgi varētu būt Kašers, un es ceru, ka loma varētu būt arī tāda jautra. Es gribētu būt ļaunais tēls. Ja galvenajā lomā būtu, piemēram, meitenes tēls, nevainīgas, tas varētu būt mums labākā draudzene, kas visu laiku teikt, jo tā kā jau skrienam un... Manuprāt, es neesmu šobrīd uzlicis latiņu par augstu, es uzlicis tieši tur, kur viņai vajadzētu būt. Šodien seriālā skatieties. Šova saldie pārīši Centrāltirgū. Sandijas zelta frāze. Blondīnes vilina puišus vannā. Sandijas nedienas ar pannu. Strīdi un salapšanas šova ikdienā. Arī aizvadītajās brīvdienās šova dalībnieki devās iepirkt pārtiku un citus labumus visai jaunajai nedēļai. Šoreiz uz Centrāltirgu devās šova rūdītākais pāris Sabīne un Pujāts un šova jaunie balodīši Marta un Ruskis. Ko jāsaka? Tikko mēs esam ieradušies Centrāltirgu, nevar saprast, vai laiks ir labs vai nē. Kaut kas krīt no gaisa. Sniedziņš. Izstāsts pēc sniega, vai ne? Slapš sniegs. Saule spīd. Pavisam jokaini. Nē, īstenībā ir pavisam jokaini, bet mēs iesim nopirkt kaut ko labu, lai paliek sildāk un beidz snigt. Jep. Tīri labi gāja. Tāds Paņēma savus rezultātus un aizsniegt. Jā? Nē, koncerts, man liekas, bija ļoti labs. Kā viņš patika, jā? Tā ir labi. Kurā vietā patika? Es biju 4. 6 latiņu. 6 latiņonis. Nu, redz, pat nebija jāprasa atlaidi. Tā man patīk. Ir jāzina Sabīne, pie kuras pārzudējas bija. Viņu saka. Viss ir pierakstīts, ko mums vajag nopirkt. Mums vajadzēs viņš tas filējumi. Cik mums daudz vajag? Daudz cik daudz vajag? 2 kilogramus. 2 kilogramus. Kādā sauc? Elīza. Elīza? Jā. Rita. Bučiņa. Lūdzu. Tarā. Es arī saku par to iepriekšējo, ne? Pirmo variantu. Jā, pirmo variantu. Tad lielāku gabalu mums ir. Cik tad ir svars? Dodiet trešo vēl arī klāt, jā. Jā. Šo apēdīsies. 4,39. Kā būtu ar bišķi mazāku ceniņu? Nu, bišķi. 4,40. Nu, labi, es par 4,30 es piekrītu. Juhu! Tāpēc Centrāltirgs ir ļoti laba lieta. Gribēju pagaršot. Vai pagaršot. Labi, Sabīne. Sabīne pa priekšu, jā. Paldies. Meitene pa mani. Paldies. Vai? Desiņu garšot. Labi. Es domāju, jūs jau tur mazāk darbojiet. Man vislabāk tirgo patīk tieši tas, kad nav tā visa veikala produkcija, kur ir safasēts viss, bet tieši, ka ir mājas kopinājumi tādi. Cik tad? Latrīzes šeit. Latrīzes. Nu, re, man pat nebija jāsaka. Man tādi lieki. Terezīnas kundze, vai jūs drīkstētu lūdzu uzdāvināt kukulīšus?
Mēs no Bauskas esam, mēs gribam... Nopietni! Super! No Bauskas, no manas pilsētas. Jāiet pēc pūpoliem. Man jau tā mamīca ir visu tā draugot, bet es jau te varu šeit tādu rakstu, bet tu jau tas tā, Es jau neesmu, man tas draudzīgi. Un tur visiem pagad, kam es liedu, lingit vairs nav, jā? Nav lingit, jā. Jā, nu tad pagad, tev būs, tur ruskim, bet es jau nevaru daudz runāt, jā, bet es jau gribētu pateikt, bet es labāk kaut kad draugus. Un nopēr tad visus tur kārtīgi, Obligāti, es visus tā sapēšu, jā, paldies. No ar Bauskas pūpoliem noteikti, jā, ne? Liels paldies, redzīti. Pūpoli. Tam Harim ar tā vairāk. Jā. Lai beidz muldēt tur tik daudz. Jā, un Šitā šo te podziņu. pociņā. Jā. Varēs visus redzēt? Jā, galvenais sejas. Viens. Vēl? Jā, noteikti uztaisīt vēl vienu. Kaut ko vajag krāsājumu. Košu. Sīvju paviljons. Mēs ar Sabīnu esam palikuši divatām. Jā, nezinu, kur ir kujāts un Marta palikuši. Viņi man liekas, bučojās, tāpēc mēs arī bučosimies. Sabīna veido buču. Nu kas ir ar tevi? Viņiem arī. Labi, mēs tagad ejam pirkt zīvi, pirksim kūpinājumus, pirksim visu labi. Mēs laišam pirkt tagad marinātus sieļķus. Visiem šausmīgi garšo augatlē. Visiem. Parasti tādi viņi vienmēr pēc 11 naktīm. Gribēju jau nopērt, ja tur Ruski nemāk uzvesties. Viņš nemāk nokaulēt no zivīm. Par to arī saņēma tikko. Mums vajadzēs sieļķīti šo te marināto. Jā, cik mums vajag? Nu, nezinu. Cik tur ir tad? Kīlo, cik ir kīlo? Dodiet kīlo. Mums būs kīlo sīķi. Varēsim pārēsties, saēsties un noēsties ar sīķiem. Reku mums pūpolbērniņi mums ir. Pūpolbērniņi, ejam uz sakņu paviljonu. Mēs uz sakņu paviljonu. Mēs iepazināmies tikko ar cilvēku, kuram neiet dzīvē labi, bet mēs viņam centāmies izpalīdzēt. Mēs viņam iedevām naudiņu, mēs viņam iedevām arī mierdzes barību, un varbūt viņam mēs šo dienu mazliet uzlabojām. Mums tagad ar pujātiņu ir priecīgāks sirds, viņš pasmaidīja kaut mazliet. Mēs esam nonākuši pie mūsu draudzenes Zimtslepķis. Labdien! Labdien! Mēs vienmēr pie jums nākam, mums ļoti patīk jūsu produkti. Paldies! Ļoti patīk. Tā, nu ko mums vajag tagad? Tomātiņus. Tomātus mums vajag, jā. Jūs gribat pašu lasīt? Jā, droši vien. Ņem lasi. Paņem pati pūpols. Nu, ko tur ir pūpols? Es neturēšu. Iedod tādu. Smaržo? Protams, ka smaržo. Ir riktīgi pēc vasaras. Mēs esam ļoti sajaukojušies pēc vasaras īstenībā. Laidīt tad esot. Labi. Davai 3 lati, jā? 3 lati? Un tas jums prezents. Te būs ļoti garšīgi labi tomāti. Skaistu reklāmu. Paldies jums. Centrā tirgu tātad Pie zīmtas lērķis visi nāk, vienkārši vislabākais, ko nopirkt. Paldies jums liels, lai jums jauka diena. Sēdi aizies piena paviljonu, jo Haris ir dzirdējis, ka centrā tirgu var nopirkt zemeņu sieru. Tieši tāpēc mēs iesim un mēģināsim viņu atrast, lai Harītim būtu prieks. Nu, mēs arī paši īstenībā gribam zināt, kāds ir. Sveiki. Es atvainojos, jūs varētu pateikt, kur zemeņu sieras atrodams kaut kur? Zemeņu sieru. Jā, mums teica, ka esot kaut kur. Piena paviljonā. Jā. Es tiešām nezinu. Nu labi. Mēs iesim meklēt. pārdod zemeņu sieras. Paldies. Nu? Mēs tuvojamies zemeņu sieram. Viņš tiešām ir kaut kur šeit. Zemeņu sieru. Zemeņu sieru. Zemeņu nav? Pie jums ir parasti zemeņu. Nav, bet šeit mums ir tērveņu garšojies. Un mums ir aprikoši. Šis ir rīdīgs mājas sieras. Cits mājas sieras, katrs gabaliņš ar aciņām ir sataisīts.
Labs. Saprikožu. Tas bija dzērviņš, šis ir Arī šodien aprikožu. nav zemeņas sirs, bet būs saprikožu. Kur aprikožu? Ideāli. Jā, dzērvina arī ļoti laba. Jā. Jā, super. Šeit viss ir māju ražojums arī, vai ne? Tas ir super. Tas man baigi patīk. Kūpināts sirs, jā, jums arī? Var pagaršot bišķiņu? Jā, iegaršojās ļoti. 6,50, jā? Es to gribat kūpināt, to pagaršot? Es šos negribu. Gribu. Tā, kūpinātais mums ir ar bāziliku, ar sinepi, Opā. Ar baziliku un ķiploku, bez nekā un ķimeņu. Mēs pamēģinām ar sinepes. Ar sīnepēm, jā, es neesmu neko dzirdējis par sīnepēm. Padalamies. Sinepes siers, iedomājieties. Ārkārtas, nemūžam neiedomājies. Vai ar kādiem aprikāzēm vai labais. Tas ir ķiplokiem. Ķiplokiem. Ļoti garšīgs māju ražotājs. Ļoti labi. Mums garšoja kūpinātais ar ķiplokiem, mēs paņēmām ar aprikāzēm. 4 latiņi. Labi. Es pat neprasīšu nekādu atlaidi, jo ļoti garšīgs ir. Tas nebūs pieklājīgi no manas puses. Paldies. Ir, viss kārtībā. Paldies. Jauka jums dienu. Tiešām ārkārtīgi garšīgs ir. Jā, jums arī ir. Jā. Paldies. Koncerts patīk. Tad cik jauki cilvēki centrā Paldies. Mēs būsim droši vien daudz priecīgāki nekā tie, kur nebija ārā. Tā gan? Tā. Šova pļāpīgākā un blondākā dalībniece Sandija Vīgante aizvadītajā nedēļā šķiet pārspēja pati sevi. Viņas izteiktais spriedums par cilvēkiem, kas laiku tērē lasot grāmatas, nu jau ierakstīts Okartes skatuves zelta fondā. Man ir grāmata, kāpēc Nīča raudāja, piemēram. Tā kā zirgājies sēdi. Tu lasi 3 draugus? Nē, 3 draugi, es esmu ticis. Sākums ir kā interesants, bet... Tā visu grāmata ir ļoti interesanta. Šī? Es lasīju? Vai lasīju? Es lasīju, jā. Par ko tur ir īsti? Tad mēs tur nav. Ko? Par ko tur ir? Nu, tas ir romāns, tas ir remarks. Visi iet tur no sākuma, tā ļoti interesanti. Viņš forši raksta, viņš forši apraksta dabu, kā viss izskatās, visu situāciju, cilvēkus apraksta. Un tu vienkārši lasi, tur iet tas dzīves stāsts par to, ka ir 3 draugi. Un kāpēc tie draugi ir vispār domāti, priekš kam viņi ir? Visi kā vienu brīdi būs baigi smuki un puķēni, tu sapratīs, tur būs ik pēc tā. Un pēkšņi tāds sitiens nenormāls izsit visu atkal no sliedēm, atkal kaut kāds tā un tā. Un tā es baidos. Man gribās tā, ka... Man ļoti patīk tāds grāmatas, ka tu lasi, ir tā, tā kā šito te lasīju, vienkārši vienā dienā izlasīju. Šausmīgi tā, ka tu dedz zinātē. Šeit es lasīju un ir tāds whatever. Nu, viņam sākums viņš ieskrienās, viņš apraksta visu to situāciju, kādā dzīvo galvenais varonis, nu, viņam tur viens draugs un kā dzīvo otrs draugs. Man patīk kā viņi brauc, vienkārši kodolīgi. Kā viņi tur uztur to savu servisu, kā viņi brauc tur iedzert uz bāru, kā viņš tur sapazīstās ar ko. Tev nav kaut kāda tāda grāmata, kas ir tāda ļoti, ļoti interesanta lasām? Man ir laiks dzīvot, laiks mirt, kur sākas jau ar tekstu to, kad ir kaut kāds tur karš un kaut kas tur jau ir nomiris jau un tā. Tu gribi kaut kādu foršu grāmatu? Ak, Dievs, tu kašķi saproti, ka tu ar savām grāmatām pazaudēs sevi? Tu vienkārši sēdi kā tāds miesas gabals. Es tev vairs neuztveru kā cilvēku, vienkārši kā gaļas gabalu, kurš lasa grāmatu. Bet tu vari man daudz Sandija! Tas ir šito, es noteikti likšu pie sienas. Baltu uz melnu. Šitā ir gadsimta frāze, man liekas, vispār. Jā, bet labs. Galvenais, kas mēs runājam, viņa tādā paceltā tonī vienkārši iesūkās.
Viņš tāds Nē, es saprotu, ka viņi grib, lai es uzmanību veltu viņai. Sveisirdīgi, ka tu nepievērš uzmanību viņai. Jā, bet šito varētu gadas pārnodākais teiciens, man liekas, varētu aiziet. Šis varētu būt, jā. Viņi varētu savu grāmatu sarakstīt. Ruski, man liekas, ka tu jau sen esi pazudis tajās grāmatās kaut kur. Marta, tev tā neliekas? Viņš kā gaļas gabalu, tu neuztver Ruski kā tādu gaļas gabalu, kurš ir iebūries grāmatās, viņš neiznāk realitātē. Viņš ir inteliģents cilvēks.